Esat sveicināti Lielvārdas muižā. Jūs laipni sagaida šogad gan tikai abas māsas, es, Anna, Margareta un mana māsa Elizabete Sofija von Wulfes, jo brālis Artūrs ir zirgu sacensībās. Jā, pilssvētki mums šogad notiek 2. gadu, un tie ir svētki visiem mūsu pils apmeklētājiem, pils darbiniekiem, pils iedzīvotājiem un viesiem. Šogad mēs sagaidām savus viesus ar dažādām aktivitātēm. Ļausim ieskatīties 12. un 13. gadsimtā bruņinieku dzīvošanas laikā mūsu pilī. Dažādas aktivitātes arī puišiem un zēniem savas fiziskās sagatavotības pārbaudei. Protams, agrāk pulksteņa nebija, līdz ar to arī pārbaude būs, kā cilvēks nosaka laiku, kad jāceļās, kad jāēd, kas jādara, arī tādas pārbaudes. Bet, protams, ka dvēselei būs koncerti. Lūk, jau viens fonā skan, tas ir burvīgās dāmas no Lēdmanas muižas atbraukušas ciemos. Būs arī mums viesi no barona Zīverta muižas, no Skrīveriem. Pils ļaudis ir izgājuši arī ārpus pils. Tātad pils virtuve, lielais pavārs gatavo pils cienīgus uzkodes, jo tādi tītaru ēdieni kā Lielvārdē neesot bijuši nekur citur. Arī amatnieki, mūsu guvernantes ir ar bērnu mācīšanu, nevis vairs pils cienās, bet no ārpusē, jo kā nekā drīz nāks rudens, mums ir jāpiesaista jauni skolēni, jauni talanti. Tātad darīt ir ko visiem, un, protams, ka pašā vakarā, 9:00, pils dziesminieks Juris Hiršs priecējas mūs ar savu balsi, ar savu uzstāšanos mūsu lepnumā vecajās pils drupās.